Nu ko? Ir jau otrā diena mums Barcelonā, Mobile World Congress. Tātad pirmā diena ir pagājusi, pirmie iespaidi jau ir bijuši Jāni. Mēs ar Jāni jau te stendiņā smuki stāvam, bet domājam, ka jāatskatās uz tiem pirmajiem iespaidiem, kā nokļuvām šeit un ko tad īsti redzējām. Jāni, varbūt sāc ar saviem iespaidiem. Atlidojām mēs ar Air Baltiku, atlidojām mēs no rīta. Satikām savus kolēģus, kurus sen nebijām redzējuši, lietuviešus, igauņus, arī kanādiešus. Izsteigājām pilsētu vakar, aizgājām līdz La Ramblai. Nogājām kaut kādus vairāk nekā 15,000 soļus. Vismaz, jā, bija. Ēdām kopīgi vakariņas, smējāmies, papļāpājām par pagātni, par nākotni, par plāniem uz izstādi. Vakardien, kā tev vispār iespēja, tev jau pirmā reize, vai ne? Jā, es šeit esmu pirmo reizi. Es teikšu, tāds grandios pasākums. Tagad es saprotu, kāpēc 4 dienas, jo sākumā es domāju, ko 4 dienas, kāda izstāde. Bet tiešām ir ļoti daudz ko apskatīt, un es domāju, 1 dienas laikā to nemaz nevarētu neapskatīt, ne arī visu uztvert. Protams, gribās vēl vairāk kaut kur papētīt, jo mēs lielākoties, es pieņemsim, arī stāvēju stendā, mums bija sarunāts jau tikšanās organizētas un atsaucība ir, protams, bet, es domāju, ka pēc 4. dienas mēs jau varēsim vairāk spriest. Kas, protams, atmiņā paliekošais, ko mēs visur redzam, ir tie roboti, kas kaujās un dejo un suņi un viss pārējais. Jā. Bet, tev jau bija ļoti aizņemta diena, tev bija ļoti daudz tikšanās vakar jau. Okay. Jā, vairāk tikšanās. Mums jau te rekur nāk cilvēki pie mums šobrīd uz tikšanām. Mums ir diezgan piesātināta diena, gan vakar, gan arī īstenībā šodien. Vakar bija vairākas tikšanās, un kā jau mēs esam arī iepriekš braukt šejienes teicām un stāstījām, ka tikšanās ir jāorganizē pirms mēs atbraucām, lai viss būtu plāns, kas ko darīs. Jo nav tā, ka liels trafiks iet un kad visi beig nākt klāt pie mūsu stenda un ka būtu liela interese. Tāpēc, bet cilvēki ir daudz un tikšanās arī var saorganizēt ļoti daudz. Jā, un arī ir tā otra puse, ka lai gan cilvēki it kā garām iet maz, tiem, kam ir tā interese uzreiz, protams, mēs saprotam, ka to 2 minūtēs izrunāt nevar un ka vajadzīga tikšanās, un tad arī tie laiki, kas ir varbūt palikuši brīvi, ļoti ātri mums ir aizpildījušies. Ja vakar mums, es domāju, uz dubultā vismaz pieaug tikšanās laiku uz šodienu, un es domāju, ka tas arī būs scenārijs nākamajām dienām. Jā, un ja salīdzina ar iepriekšējiem gadiem, tad principā izstāde ir tāda, kāda ir. Varētu teikt, ka noteikti ir mazāk ķīnieši šeit. Bet pārējais pa lielam ir tā kā ierasti. Mēs atrodamies Latvijas stendā. Apkārt mums ir beļģi, itāļi. Itāļi mūs cienā ar kafiju, ar pusdienām. Tā kā mēs esam jau sadraudzējušies. Tad dibinām kontaktus un vedīsim uz Latviju daudz jaunas idejas, un par ko mēs arī padalīsimies ar jums un pastāstīsim. Pavisam noteikti. Un tad par to loģistiku, kā tad mēs te nonākam. Mums ir, man liekas, ļoti labi viss organizēts tādā ziņā, ka mēs no viesnīcas pat taisno tiekam ar autobusu. Ir konkrēti laiki, kad mūs no rīta sagaida, atved, pēc tam varam tikt arī atpakaļ. Un, es teikšu, kā ir sākumā man šeit pārvietoties vienai pašai būtu varbūt bailīgi. Es domāju, ka es apmaldīšos vienā. Sākumā turējos pie kolēģiem, bet, protams, jau pierodam un ir diezgan arī pārredzama aplikācija, kurā ir redzama arī visa karte un kā nonāk kurā stendā, kas ir ļoti svarīgi, ja mēs tiekamies ārpus mūsu stenda. Tāpēc, loģistika te ir nepieciešama sakārtot. Viens ir nokļūšana vislabāk organizēt saulaicīgi, labāk braukt ar kaut kādu transportu, ir shuttle busi, kas piegādā no viesnīcas līdz šejienei, tie, kas plāno braukt ar taksometriem. Nākotnē, ja jūs tā domājat, tad vajag ņemt vērā to, ka viņu vienkārši nevar izsaukt, līdz ar to var būt tā, ka nevar atbraukt. Tāpēc vajag laicīgi saplānot nokļūšanu, sevišķi tiem, kam jāpiedalās stendos un jānokļūst laicīgi. Ja, protams, vienalga, cikos ieradies, tad var arī saukt taksi. Taksometrs maksā aptuveni no viesnīcas, saprotu, kaut kur vidēji ap 45 eiro, bet ar shuttle nonākšana ir bezmaksas. Tālāk, pārvietošanās izstādē mums bija sākumā, protams, apjukums, kas tie pa cipariem, tur C4, C5, īsti nevar atrast, uz katru stendu ir kaut kas rakstīts, bet ir diezgan ļoti laba karte. Kartē uzspied karti, tad var redzēt, kas ir blakām, kādi objekti, kādi stendi un, principā, orientēties var, un visus var atrast. Un tie, kas te nav bijuši, stendi te ir milzīgi, tas ir viens, un te ir 8 dažādas zonas, tā kā, te ir vesela pilsēta.
Jā, tā kā gaidiet jaunumus un tiekamies nākamajā reizē. Jā, un sekojiet līdz mums sociālajos tīklos, jo mēs, protams, šobrīd parunājamies, bet kolēģi publicē gan savos LinkedIn profilos, gan TikTokos, gan jā, mums noteikti arī sekos daudz video. Tā kā tiekamies. Jā, tiekamies. Čau!